Solārijas. Alternatīva skaistam iedegumam un veids, kā izveseļoties no dažādām veselības problēmām. Protams, tas ir pozitīvi, taču satikām Agnesi, kura atklāja šīs industrijas aizkulises un stāsta par savu bēdīgo pieredzi. Es kāpu no Solārija visa sarkana, nevis tā viegli sārta, bet koši sarkana. Uz pleciem man jau bija izveidojušās čūlas, un es vienkārši raudāju un ļoti sāpēju, es nevarēju ne drēbes uzvilkt, neko. Šis bija pirmais Agneses Solārija apmeklējums. Administrācija bija vienaldzīga pret situāciju. Tāda sāk iet nost un čūlas plīsa un sāpēja un es mocījos, bet es to izturēju. Tas ir tāds pats apdegums, kā aplieties ar verdošu ūdeni. Vai ja ne pat briesmīgāk, jo tu apdedz viss. Likums paredz, ka pakalpojumu ir aizliegts sniegt patērētājiem, kas jaunāki par 18 gadiem, izņemot gadījumus, ja minētā persona uzrāda ģimenes ārsta vai dermatologa izziņu. Agnese bija 14 gadus veca. Lai gan likums jau pastāvēja, toreiz administrācija bija vienaldzīga pret to, ka meitene bija bez pieredzes un nepilngadīga. Viss Solārijā var tikt jebkurš, 13 gados varbūt gluži nē, bet 14 uz augšu pilnīgi noteikti. Jebkurā Solārijā, jebkurā pilsētā. Mani sauc Amanda. Mani sauc Anete. Mums ir 14 gadi un mēs piedalīsimies sociālajā eksperimentā, jo mums ir svarīgi, lai netiktu pārkāpti likumi. Meitenes viesojās 5 dažādās iestādēs, kurās piedāvāja Solārija pakalpojumus. Dien, es vēlējos pierakstīties uz Solāriju. Kad? Tagad ir brīvs laiks. Ir kāds brīvs? Labi. Diezgan stiprs. Jūs nebijat šeit? Nē, es neesmu bijuši šeit. Maksimum 12 minūtes, ja? Jums tā jutīgāda, ja? Pret sauli? Jā. Tad 8 minūtes, nevairāk. Bet es drīkstu apmeklēt, jā? Jā. 18 gadi ir, jā? Vajag? Protams, ka vajag. No 18 gadiem? Ja nav 18, tad sauļošanās nav. Bet, ja ir vecāku atļauja? Vajag? Tad vai es drīkstu iet uz 10 minūtēm? Ja tu neesi bijusi, tad nē. 8 8. Jā. Tad uz 8. Jā, labi, tad mēs jūs 5 gaidīsim, jā? Labi. Tad es drīkstu iet. Jā, uz 5. Jā. Jā. Labi. Patiesībā šis bija sociāls eksperiments. Mēs veicam eksperimentu par to, ka Latvijā vispār ir likums, ka nepilngadīgo nedrīkst laist. Labi, nākošais zināsiet. Kā jums nav uz 18? Jūs vietas kā 18? Labi. Liels paldies. Labi. Meitenēm nebija problēmas iegūt atļauju, jo 4 no 6 solārijiem nepilngadīgā droši varēja iet sauļoties. Ārsta Jāņa viedoklis par šo industriju ir strikts. Tā ir viena ietaisa, kas gluži nav vajadzīga cilvēkam. Viņa gluži nav vajadzīga. Jo šī ietaisa rada ļoti daudz ļaunumu. Ļoti daudz. 10-15 минут в солярии заменит то, что вы 2 часа будете лежать на пляже и ждать своего загара. Ты считаешь, что это неплохо для здоровья? Абсолютно. В маленьких количествах, то есть не более 60 раз в год солярий можно посещать. Tā ir industrija. Un šī industrija ir ar savu naudas apjomu, ar savu cilvēku piesaistīšanas apjomu. Ja? Un līdz ar to viņi strādās, un kamēr būs lētticīgie, neinformētie un neizglītotie, tikmēr Solārijas apmeklēs. Agnese ir ne tikai cietusī, bet arī strādājusi kādā solāriju studijā, kurā novērojusi to, kas tiek noklusēts. Lampu maiņa notiek ik pēc 700 stundām. Solārijas nostrādā 700 stundas, un tad lampas ir jāmaina. Bet visiem solārijiem var vienkārši nospiest atiestatīt spogu, un bieži vien lampu skaits dzēšas. Tāpēc lampas var izmantot arī ilgāk. Un neviens arī neraksta uz solāriju durvīm. Tas, ko jūs darat, var
un jums kaitēt. Uz cigaretēm ir, alkohola reklāmās ir, ka tas var kaitēt, bet neviens jau neraksta lieliem burtiem, tas jums var kaitēt. Kurš no solārija darbiniekiem ir teicis un pārbaudījis jūs, vai jums nav kaut kādas problēmas uz ādas? Protams, ka solārijas ārstē vairākas slimības un īsā laika posmā ļauj iegūt zeltaini brūnu iedegumu. Taču ir vērtīgi apzināties sekas, kas var rasties pēc tam.